Nu čau visiem! Nu ko, kokudēju video man ir beigušies, tāpēc, ka mans kokudējs ir pārdots, man īsti nav kur braukt, un patreiz to kokudējs arī šobrīd īsti nemeklē. Nu, es vēl skatīšos, kur tā dzīve man aiznesīs. Bet šodien mēs esam aizupēs, tie, kas aktīvi man seko sociālos, jau zina, ka man ir māja, kas 17. gadā nodeg, un mēs šo māju cenšamies atjaunot. Un tagad ir pirmais etaps, ka mēs esam pasūtījuši logus. Mēs uztaisījām cenu aptauju, aizsūtījām uzņēmumiem, meklējām, domājām, darījām. Un beigās nonācām pie slēdziena, ka mēs sadarbosimies ar Tavas durvis.lv, jo viņiem izrādes ir ne tikai durvis, ne siltumnīcas, bet arī logi. Un tāpēc Jānis ar savu meistaru tūlīt, kur katru brīdi būs klāt. Un sāksim mērīt logus. Es ir kā logus izmērīju, bet Jānis izdomāja, ka labāk ir tomēr pārmērīt, ja nu es tomēr esmu nolaidis kaut kādu kļūdu, lai nav tā, kad atnāk logi un kaut kas īsti neder. Tāpēc viņi vienmēr atbrauc pārmēra, lai ir 100% garantija, ka viss ir pareizi. Un kaut kā tā pa lielam mēs gaidām Jāni, mērīsim logus. Un es izdomāju, ka tā kā man nav nekas, ko no savas kokudēja ikdienas parādīt, jo tas kokudējs vairāk nav, tad es izdomāju, ka būs ļoti daudz sērijas YouTube par to, ko mēs darām ar šo māju. Pāris jau ir bijušas, ka mēs uzstādījām siltumnīcu, mēs vispār sākumā izstāstījām, kas šeit ir noticis. Un tagad būs daudz YouTube video par to, kā mēs to māju atjaunojam. Un pirmais etaps ir logi. Jo pēc tam mums plānā ir, mums šeit visur arī nepieciešama ir grīda. Es nezinu, vai video var redzēt, bet šeit ir nepieciešama grīda. Mums pirms grīdas ieklāšanas ir jāsavēl kanalizācija, jo mums tajā blakus istabā būs vansistaba. Nu, kanalizācijas trubas, ūdens trubas. Un tad plānā ir, ka mēs liekam virsū estriču. Nē, nu, beigās būs estriču. Bet apakšā būs termovaits, kas ir laikam tāds tā kā putoplasts, tādām tā kā bumbiņām, tas siltinājums. Un tad viņš tur tā kā laikam sacietē, es tā sapratu. Un tad viņam pa virsu mums ir plānā likt termovaita, tenapors siltinājumu. Vēl izdomāsim, cik bijis to, kam nāk tās pumpiņas, kur var ieklāt siltās grīdas iekšā. Vai nu to, vai nu vienkārši dzelta no to puķiku cieto, kuram uzlaidīsim virsū rūtaino plēvi, un tad ar to āmurītu aparātu viņu piešosim tās trubas, to mēs vēl izdomāsim. Un tad beigās te ies virsū estriču, un tad, kad būs estriču, tad jau pa vakariem pa bišķi varam sākt likt sienas un visu kaut ko darīt. Vienkārši ir grūti, kad es nekad neko tādu neesmu darījis, un visu laiku tai būvniecībai ir jādomā uz priekšu, kā piemēram ieklāt estriču, ja nav liela māksla, nu, tu džekiem piezan, rīt parīt viņi atbrauc ieklāt. Bet tev jāparāds, ka apakšā vajag kanalizāciju, grīdā tev vajag ūdeni ielaist, un visticamāk arī elektrību mēs laidīsim grīdā. Nu, vismaz kaut kāds kontakts, visus tos, ko mēs varam no apakšu izlaist ārā un arī starpsienās. Tā kā pie tā ir diezgan grūti piešauties, ka tev tas viss ir jāparādz jau pirms tam. Tu nevari darīt un tad darīt pēc tam apakaļ gaitā kaut ko, lai tu varētu vēl kaut kādas lietas pievienot. Tas tā divos ādos. Bet tagad mēs gaidām Jāni un mērīsim logus. Aiziet! Pilnais šitos patīk. Pasties, kas ir ieradies. Tavas durvis, Jānis un Jāņa meistars ir ieradies. Tūlīt mēs noskaidrosim, cik precīzi es tos logus esmu samērījis. Sārāk, tu jau arī tiktokā es to visu redzējis, bet dzīvē nu es neesmu skaties, kas mums ir notiek. Ir vendēts kādu lietas ar perfītu strādājām. Nu jā, šitais viss nāca ar perfītu nost un... Cik dienas aizgāja? Man liekas, ka reāli divas, bet man tas perfs bija pārāk maziņš. Man vajadzēja lielāku perfu, jo, ja būtu lielais perfs, es domāju, tad dienas laikā, bet problēma bija tajā, kad man bija uz aķīšiem. Jā. Nu, es rēķināju kaut kāds viens aķītis kvadrātmetru. Un augsts. Jā. Tā, teiksim, ja nebūtu jālādē, ja būtu elektriskais āda. Nu, perfs bija ļoti labs, bet tikai tik, cik, kad... Nu, šī ir darbā, šīs nav paredzēts. Tu iedomāties tas, ka te būs virtuve, te būs istaba, tur būs istaba un tur būs vispār. Tad, kad būs grīdas iemetamēs, būs pa īsam, cits kas tev. Tad būs cita opcija. Ko jau tu atradi, kas tev betonēs? Jā. Ir, jā. Es vēl skaļi neteikšu, bet... Tas ir labs, jā. Ja mums ir. No, ieliksim logus tev iekšā un tad jau būs pavisam labi, ne? Siltāk iekurināts kaut kādā. Es jau tur izdomājos, ka man sienā caurums ir, un tur vajadzētu kaut kādu mazo pagaidu pečku ielikt. Jo, nu, līdz apkuras būs daudz, jā. Man taču blakus tur vienā garžiņā mētāja. Man arī interesē, cik liela būs starpība manam mērījumam un tavu meistaru mērījumam. To mēs skatīsimies, tāpēc jau mēs īstenībā arī atbraucām. Jo ir arī Rektu Čalīts no Montaža LV firmas ir tāda Latvijā, kuri piedāvā pakalpojumu montēt.
Mēs ar viņu jau 3 gadus sadarbojamies, viss ir rīktībā. Viņi tieši uzstāda montē. Viņi tikai montē logus, durvis pa visu Latviju. Tas ir viņa tīrais biznes, neko citu viņš nedara. Visus apkalpo pilnībā. Nu tad tas mērījums noteikti ļoti atšķirsies no mana profesionālā redzējuma. Viņš jau redz, viņš jau atbrauc, man liekas, uz objektu, un viņš jau redz, kā tas izskatīsies. Es jau pats īstenībā nemāku mērīt. Man vispār, kā es jau, man liekas, es kā mērījis, nomērīju tikai ailes. Nu jā, bet viņi tur jau jāskatās, ir principā no ārpuses arī, kā tas loks piegulsies klāt. Ja tu nomērīsi šito vietu, no ārpuses varbūt visam kaut kas cits. Jā. No augšā ir viegli, ja tur jau nav ne apmetums, nekas. Pasties pat ar lāzeri, tev bija? Nē, man bija sarūsējis metramērs. Vienīgais, kas mums ir jāsamēr forši, šitie logi, viņi gan bišķīt atšķirās. Jo tās ailes, nu tev redzēt, kā tie ķeļi visi šķīvi un greizi. Man vēl jāpaprās, es nezinu, kas man uz to jautājumu varētu atbildēt. Tēts varbūt. Es esmu dzirdējis nostāst, ka kaut 1. vai 2. pasaules kara laikā nomet bumbu, māja sagādās. Šitā. Jā. Un kad Džeks pats esot tos ķeļļus, nolicis maliņā un sāc mūrēt, tāpēc viņi esot visu šķību un greizi. Nu kā mācēja tā samūrēt? Stilīgi īstenībā. Un tāpēc ir bišķīt, ka viens logs bija kaut kādi 1,52 m, viens bija 1,53 m, bišķiņi tur visu atšķirās. Tad sanāk, kad viņi ir, cik reizi jau vienreiz uzcelt, otrais uzcelt, tagad viņi vēl 3. reizi dod. Jā. Un apsveicami, tīrā vēsturumā. Īstenībā kaut ko atradis neesat? Visu kaut ko rokot sienās vai iekšā, ne, bet laukā mistiskās vietās. Kaut kādi vecie klamburi, durvīm, logiem. Te viss tā sēta pilna kaut kādiem leķiem. Arī šogu, ka lika, tad arī bija kaut kādas vecās lielās naglas, kaut kāda āmura. Un kaut kur tajā pusē vēl bija kaut kādi vecie ķieģi, es pieļauju, ka tur vēl kaut kāda māja varbūt ir bijusi šķūns vai kaut kas. Es teiktu, ka pagaidām viņi gan jau, ka paliek tā, kāda ir, bet nākotnē es gribētu, man baigi patīk koku dēlīšu vertikāli salikt. Nav buduši, cik tāds. Bet tas būs kaut kas. Bet siltinājums nāk virsū? Nu, zin kā pasties, tas mūrs it kā... Mūris ir normāls, jā. Visas gadus mums siltinājums nav bijis. Es pie sienas domāju likt kaut kādu šitos ten būkumam un visā tie paneļi. Tā kā man šita būs karkas, es pieļēju, tad iekšā var būt siltinājums. Ja kādreiz, ka mēs dzīvojam ārā, šitādi siltinājums. Bet principā šitiem nekas tev nemainās. Jā, tur nemainīsies. Здесь ничего не будет делаться. Здесь будет каркас, наверное, утепление, какие-то панели сверху. С улицы меня больше интересует. Mana oma noteikti šitos skatās, viņa gatava man piekāpt. Mana oma ir no Krievijas atbraukusi sen atpakaļ. Viņa tagad Latvijas pilsonību dabūjusi visu eksāmenes nolikusi sen atpakaļ. Un, jā, es bērnību dzīvojos pie omas, kur māk gan latviski, gan krieviski, un es krieviski nemāku vispār neko. Un tāpēc Jānis visu laiku man pārtulko to visu, jo vispār neko ņipaņimāju. Vēršanās virzienus tagad viņam vajag visus. Kā vērsies katrs loks? Tas šitā? Es tā domāju. Kā, ka tas nav, jā, šitā ten. Jā, un to varētu viņam pateikt. Par šitos ir kā teica, nezinu, šāprat, te, kur ir tā līnija, te būs starpsiena. Un tas loks vispār būs ārā, tad vienkārši viņam jāmēra ir kā 2 rūts. Šitien būs tā siena? Jā. Sienas mala vai šitā būs? Es par gribētu teikt, ka tā ārā būtu sienas mala. Te būs sienas mala, jā? Es gribētu teikt, ka jā. Vēl neesam uz papīra uzlikuši. Te būs Silpaņu. Nu jā, tā es vadīšos, ka tā ir sienas mala un es sienu būvēju uz to puši. Tā sanāk. Jā. Te ir augsti, zināji? Augsti? Ziemā. Augsta auguma ziņā vai augsta augstuma ziņā? Bet var ziemā arī likt logus. Mierīgi. Jā. Galvenais jau pareizi. Komentāros man daudz sacīja, ka tad, kad nedzīvo, tad var likt. Bet bija arī labi komentāri, ka zem deķīša var karsta tēņa arī mierīgi. Mēs dzīvoklim arī bija diezgan augsts, kad mēs mainījām. Aiztais blaks, durus ciet, pašu uzlāk pufaiks, nomaina un tad jau ātri uzsasāk. Un viņš jau arī nav tik dūli, ja tev viss ir smuks samērīts, to vienu logu jau ielikt ir salīdzinoši fiks. Jo, pēc tam ir putas, bet, lielos ilcienos tev viņi ātri var dabūt iekšā. Pusstunda un iekšā. 19 logi reiz pusstunda. 3 dienas. Vajag tā kā vecos. Es gribēju teikt vecos laikos. Saļāngu, šašļiku, šņābu pudelīts. Lai ir. Evar, klausies, labi, pirmajā stāvā viss ir izīgi.
Kā viņš uz otro stāvu tos monstruālos logus dabūs? Viņš būs lieli. Viņi stipri ir čaļi. Stipri? Stipri čaļi. Iedomājies, kā viņi devīto un neskat pa trepēm nelien iekšā. Zini, kā tas darās? Vienkārši ar vinčām lejā, stikls ņem ārā, izņem ārā stiklus. Izņem ārā stiklus, paliek tikai rāmis. Stiklus uzmet pa trepēm augšā, un tad rāmjus velk ar trosēm uz devīto stāvu. Ei, tu nost. Nu labi, te sliktākajā gadījumā var piebraukt no āras ar kaut kādu manitu uzsalt. Nē, būs ok. Izstiklos ārā, būs labi. Nu labi, arī, kad es neesmu arī... Nē, nu paliek izdomās, varbūt uztaisīt. Vai kāds tev ātri var uztaisīt trepes, normāls? Nu, teorētiski. Nu, zin kā, labi ir tas, ka mēs vēl neesmu, ka man vēl nav griesti. Nē, būs labi. Un tad jau, teiksim, te jau ir visādi varianti par šitām starpām jau dabūs. Un otrs, ka man jau ir vesela čupa ar brusēm, visu, ko es no sienām esmu noārdījis nost, un to jau ir izmantot kā pagaidu trepu, ātri kaut ko saskroju kopā, lai vieglāk padod viens otram. Nu, es arī pats jau te iesaistīšos, palīdzēšu. Tā kā daudz saka, droši vien pirmajā vietā. Nu, šeit viss notiek. Ļoti droši, tā kosties, kādas grīdas ir, viss sataisīts tā. Jā. Jā. Šitais ir ritīgi skečī, kad skatās no šīs puses. Viņš krīt zemē. Jā, liekas, viss tas nevis ko neturās. Bet viņam reku tur pa vidu ir... Vēl te tas cauri, tur, ka tā grieztā vieta No, jā? liekas, tur nav. Tā visi meistari, kas ir bijuši kaut ko pa grīdām skatīties, visu kaut ko tie tādi apstājās un klusums. Jau pagad, tas turās. Tā saka, nē, nāk no šīs puses, viss turās. Šitas tāds skečīs, tā arī turās. Viņš vispār neturās. Ja man šeit bija siena, un apakšajā brusa bija ķirmis ās. Es to brusi nomainīju. Mēs viņu nomainām, skatāmies. Tā, pagaidi. Viņš šķīp tā siena bija. Es saku, koridorā atņem vietu, te kaut kas slīps, varēs no vārdiem arī to nost. Jā, bet pečka ritīgi prasās, ne? Duris aizvar, jā, būs silta. Visi все как есть, так и делают. Все как есть. Domā? Vai zini, ko nākotnē? Paliek pagaidām, tāds pašs. Pagaidām, jā. Nākotnē man te ārā būs teras. Un tad man tā ideja ir tāda, Ничего. Не меняем. man tā ideja ir tāda, ka es gribētu stiklu. Инсталляция очень хорошая, дверь можно сохранить. Labas durvis varētu saglābt, viņš saka. Jo es nākotnē gribētu tā, kā tur būs teras ārā. Es nākotnē gribētu stiklu durvis. Jā. Bet es viņus gribēju tāds palielas. Un es tagad, zin kā, nevaru saprast. Viens variants bija ņemt logu ārā un durvis ārā, un te visu uztaisīt. Vai nu tas lociņš nākotnē Zini, kas būtu rīktīgi, tu uztaisīt visu ārā un bīdāmo sistēmu ielikt bīdāmo sistēmu, tad būtu ļoti forši. Jo to es gribētu. Jo to es varu ieteikt īstenībā, tāpēc, ka es pats, kad taisīju visu un es ieliku veramās durvis, tā riktīgi traucē. Tā tur piegā atver. Bet tur viss izolācija, viss smuki. Jā, protams. Tas būtu feina uztaisīt bīdāmās, un tur vasarā tev vispār akvās studija tikā. Riktīgi. Jūs gribētu uz to Varbūt šito nemainam, padomā par to. Zini kā? Es nezinu, cik tuvā nākotnē Nu, tad mainam, jā. Jo kā tu redzi, te ir vajadzīgs 10 dienas, lai pabeigtu un... Pa 9. 9 mērē. Mierīgi. Nav kāds donors. Nē, nu, ja tad ielaist iekšā kaut kādas 100 cilvēkus, materiālus, kautas apkārt, mierīgi. Jā. Nē, pagaidām atstājām un... Labi. Un ja tad, kad es taisīšu, tad es izdomāšu, ka lociņu ļoti saudzīgi izņemšu ārā un kādam uzdāvināšu. Nu, mazums kādam tieši tādu izmēru. Bet mantu, bet mantu. Jā. Pret bīdāmajām mēs samainīsim. Jā, taču. Nu kā, reku, piemēram, tās durvis bija pret 10 metriem siltā un brīd trubām. Reku, piemēram, ledskaps. Viņš darbojās. To mēs varētu samainīt pret vienu kaut kādu kolektoru ventīlu. Nu, man īstenībā vajag tādu leduskapu. Daudz makšķerēm īstenībā vajag. Kur tā, Rāmē uz jumtu. Man vajag tur, kur es tā. Zini kā, viņš bija ļoti labs ledskaps. Bet vasarā, es netaisīšu vēl. Jā, mēs vasarā aizvirsām paiku iekšā. Un to es gan izvācu īsti ārā, bet tur iekšā izstāsta briesmīgi. Bet mums ir suņuki.
Mēs suņiem paši ārā mēs nedodam savu, tur vienkārši ieliksim saimenē. No saimenē ne kaut kādiem malkšķūņu vai sīkiem. Lai suņiem vasarāk izvēr, zin kā, lai nesaglējā. Viņam darboties, viņš darbojās. Es jau savodu, man liekas, tur bišķiņ pārēdāk. Nu, kāds tevs jau? Mums viss. Davai pastamies tos izmēri. Tā Emila tā arī šitā filmā. Я изменю потом. Tas nekas, lai rāda, notīrīt kameru. Šis, lai iet ar abiem. Так, там дверь, что мы делаем с той дверью что-то? Дверь там. Pagaidām, nē. Пока тоже ничего. Viņas vajadzēs, bet tās... Tās pēc tam, tās mēs, kas visu soli aiziet. Tā, nu mēs tagad salīdzinām izmēru. Salīdzinām izmēru, nu skaties. Meistari izmēru un šeit ir manējie. Pagaidām, kas te ir? Pat pasties. 53, 57. Lielāku vajag. 140, 144. Kur tu man 53 varēja rasties? Pagaid, parādi vēlreiz. 53, 113, 117. Tev viss pa mazu ir. Tev viss būtu pa mazu šitajā stāvā. Zini, kāpēc tas varētu būt? Tāpēc, ka skatījās no ārpuses, no fasādes. Lai smuki fasādītē ielikt. Tā, lai nav tā, ka no... Jā, viņš jau gāja no ārs. Jā, lai nav no ārpuses tā, ka tu liec logu iekšā un tev ir, nenosadzās ārpusē. Nu jā, es jau visu ņēmu, no iekšā. Ну, он тоже хорошо замер. Можно тоже поставить. Uzlikt varētu, bet, derētu būt pa mazu. Principā, ielikt pēc tam vairāk darba ārā būtu. Tā, tad мы в тютельку сделали, чтобы фасад было более-менее симметрично. Jā, to es arī pateicu fasādi. Kruti? Redz, cik labi, ka atbraucam. Tur būtu pilnīgi savas ar maniem. Nē, zini, kādi komentāri būtu? Jā. Kā jūs ielikāt, ko jūs izdarījāt? Bet galvenais, ka vainot jau jūs. Jā, tas jau vainot. Tā jau parasti. Tā, forši. Ko vēl mums te izdarīt? Kaut ko pakalt varam, Uz krāsu neatvedāt neko ielikt. Varam pakalt kaut ko. Nu nav. Zināt, man tā māja liela, man pietrūks telpas. Es gribu aizvākt šitos te galviņus, bet man viņas fiziski nav kur nolikt. Un ar šito lielo galvu es gribu izvākt vēl pēdējās lietas ārā, lai te viss, lai nekas nemaisās pa kājām. Un ko tad darīs, ka izvāks? Nu, tad es varu savilkt ūdeņu, kur vajag, un jau domāt termovaitiem un estričiem un tām visām lietām. Nu, šis jau ātri viss iziet ārā. Ja es galvenais gribu tikt pie tās grīdas, tad ir grīda. Varbūt pēc tam cits skats, vai cits uzreiz. Nu, jā. Uzreiz cits skats. Un tad tu lietas visu pārējo. Mēs gaitam un uztaisīs plānojuši. Ar visiem izmēriem, ja liks siltās grīdas, tad jau tu sienu vairs nevarēsi vidīt, kur tu iedomā. Jā. Un to mēs tad visu gribam salikt. Siltās grīdas. Operators šito visu varēs YouTubē arī redzēt. Es vispār domāju, jā, ar siltām grīdām ir kas man džektēs, ka daudz maz tas gala cipars ir vienāds, plus mīnus. Bet radiators līdz ziemas sezonai var pa vienam kaut kā pirkt. Silto grīdu, tev vajag visu uzreiz. Nu, vismaz tev trūbus vajag. Tu pēc tam viss tos vērtīgas. Tev stabili kāds palīdzēs, stabili. Man ir viens džeks, kas čoms viens, kas tā ir siltās grīdas, ir siltums ūkuņas, visu kaut ko. Un tad mēs ar viņu domājam, ja es gribu izdarīt tā, ka es pats iesaistos tajos darbos maksimāli. Arī, lai kaut ko iemācās. Un tad viņš domā atbrauc palīdzēt. Iekonomēt, trešais ir sirdi ielikt iekšā visu. Tas ir krūti, jā. Un tad es varētu zināt saviem bērniem teikt, es te iesaistījos, nevis pateikt, es samaksāju lielo piņu, man meistars viss izdarīt. Un tā forši, cik no es māku, cik es... Tā ir til pateikt, ka tev bērni teiks čomiem, tētis uzcēl. Kas mums sajūt, zini, aizies uzreiz. Un tāpat par šito čalu, kad iepiriešu vai īpašnieku, kad es visiem saku, viņš pats viņu sabūvēja no jauna, viņi sagādās pēc uzreiz. Un pēc 100 gadiem mani mazbērti teiks, mums Ops pats te darījās, kaut ko mēģināja. Nu, ja to tu startā, reku pateici, man nebija labais. Man jāpaskatās ir virtīties papīros. Redzot papīros, ka tā māja ir cēla, tad es saprast, tas ir pirmais vai otrais pasaules karš bijis. Jo tā māja ir vienā vecumā ar to pilu. Ja es sapratu, ka tur tagad ir valsts meži ieturmējušies. Man mīļākie draugi. Jā. Bet viņiem tur ir office, un es sapratu tā, ka tā bija pils, un viss tās bojas, tā ir boja mūža, boja pils. Un viss tās bojas bija pakārtotas staļļi, darbinieki, kalpi un vispārēji.
Un laikam arī tālu blakus māja kādreiz esmu bijis kaut kāds dzirgas tāls vai kas. Un tagad es pieļāju, ka visi ir daudz maz vienā vecumā ar to pilu. Nereiz bija pila, tad jau tie raboķņi ir diezgan ātri. Bet, es domāju, tu līdz ziemai visdrīzākais, ja visi kopā savāksies, visi kopā palīdzēs, uztaisīs, viens otram palīdzēs, domāju, tad ziemā te kulsās dzīvība. Es ļoti ceru. Nu, vismaz, lai būtu siltums. Jā. Siltums būs, tad jau var dzīvot. Zini, kā es par to, teiksim, šī konkrētā telpa. Tad, kad mēs te dzīvojām, viņi tieši tā izskatīja. Precīzi. Mums bija grīda, bet visi tie ķeļi bija redzami. Un tad es sev mierinot saku pa lielām šādi telpu. Katrā estabā bija podiņkrāsa. Šeit mums bija mazais jautājumiņš, kas viss tas sildīja. Un aizgāja viss nelektrības, es saprotu. Jā, tev ir stolets otrajā stāvā. Tad bija biezie vādi ar mīkstiem savienot, ar izolācijas lenti. Un es pieļauju, ka no tā, es tā domāju, jo citu, apakšā nekur nekas mums te nebija, sadedzis. Viss sākās otrajā stāvā un tieši tur bija tie vādi. Ja, tur tā lielā brūsība paraut un šit tev ir tīvi. Un zini, kas te vēl arī bija šitie vecie vādi apakšā. Reku ir vainīgi. Un galvenais, ka tie vādi bija nozara kārbā, kārbā savienot ar izolācijas lenti. Un ja tur iekšā dabūja kaut kur to daudz, es nezinu, kur viņš šodien dabūja pārā. Vai ne vienkārši kaut kāds, ir kā te nekāda četrkājānē nebija, tur kaut kāds pels jau žurkas. Tas var nevar tur var izdarīt. Tur nevies sagraus mums kaut kas vajag uz īsi. Nu labi, komentārā elektrika raksta, kas tur varēja notikt. Kāpēc? Žurkas vai kas? Bet nu galvenais, ka visi veseli, visi dzīvi lietu atjaunots. Vai taču bija tūli, mēs taču gulējām. Tu zini to stāstu? Es tad noskatījos, tu pastāstīju. Nu jā. Tas mani aizķēra arī bišķi. Tas bija... Bet tajā visā stāstā man liekas, ka mani vairāk neiedūrās, bet ir tas, ka sīkai bija tā temperatūra. Viņi bija tukumā ar sievu. Un kā temperatūra izbrauca mājās. Un ja atbrauc mājās, temperatūra nav vairāk. Un es pēc tam ar sievu runāju, ka ja viņas abas nebūtu ar meitu atbraukuši mājās, es veids nebūtu pamodies. Ja es biju kaut kādos 4-5 no darba mājās, un kaut kas ap 6, man liekas, aizdegās. Tur pēc stundas gulēšanas es nebūtu viens pats mājās pamodies. Un vispār tas normāls brīnums, ka mums pašiem viss ir kārtībā, un kas sanāca, ka tā sīkā, kāda būtu bērnam temperatūras pusotru stundu, 37, kaut kāds 7, gan 38. Vienkārši ieslēgt, izglābt kaut kā. Nu labi, nedomās par to. Jā, bet tas bija galīgi. Pēc jau sacākiem otrajā stāvā vitinājāmies, viņiem it kā apdzīvojams, bet nav siltinājums, nav nekāds izolācijas nekas. Un blakus ir lielā iela, Kalvenes iela, nav aizpatē. Un pa nakti brauc kokudējs garām. Pirmās naktis, ko mēs troksnes. Un gultās sēdas sīkais padusēs skrienam lejā. Un tas bija... Jā, uzreiz tev pašsaglabāšanās. Man kaut kā bišķīt ātrāk pārgāja, sievu bišķi ilgāk. Pa nakti bija tā, kā bija, bet tagad jau, zin kā, mēs daudz saka, nebūs tur dūlu nākt atpakaļ vai ko, bet tagad ir 17. gadā tas notika. Man liekas, ka es esmu pilnīgi gatavs nākt atpakaļ. Galvenais ir pareizi elektriķi, protams, apkur, kas velk, lai viss ir droši. Saliec signalizāciju, saliec visu, lai bļāj pa visām mājām, ja kaut kas, protams, nav tik. Un tā būs pirmā lieta, ko mēs darīsim. Vēriņos būs dūmu detektori. Nu jā, saliec visu, protams, lai bļāj pa visu māju. Jo pa lielam, ja jau būtu dūmu detektori bijis, jau pirmie dūmi, un varbūt, ka mums būtu tikai mazs stūrīts izdarīts. Nu, prasības, to jau. Bet tagad esot kaut kādi gudri arī kaut kādiem telefoniem vai savienot? Tā viss kaut kas ir. Tagad ir pat tādi, kad mani pieslēgts tā, ka es braucot projām, nospied podziņu un aiziešu ūdenskrānus ciet. Jā. Visu ar telefonu. Tas nebūtu, tā būtu forša telefona. Visu saliec gudri, visu saspēj ar telefonu, visu noslēdz, visu atslēdz pat elektrību. Visu atslēdz pa vajag. Un tad mākslīgais intelekts pārņem pasauli, un tad nekās dušā vairāk. Jā. Vispār man viens čoms tādu joku teica par šito. Tie, kas izmanto ChatGPT, ka viņiem ir jābūt ļoti, pieklājīgiem. Jo, viņš tev kaut kādu padomu sniedz, uzrakst paldies, ja tā kā roboti pārņems pasauli, tev varbūt pirmo nedomāks. Bet kaut kāda, atceries, pat neskaties tā filmu par telefonu, bija, ka telefons sagrāba viņam visu dzīvi un nevarēja neko izdarīt. Tas
pats mākslīgais intelekts. Tu nevarēji neko izdarīt, viņš tev neļāva neko. Vispār, jā, bija vēl kaut kā, kad tas bija galīgs puika, man liekas, es vēl te dzīvoju ar vecākiem, kas skatījās pa gudro māju, kas tajā laikā likās vispār nereāli. Tur arī mājas, tas bija īpašniekiem apvainojās. Aizslēdz ciet, tur palaid kaut kādu apkuru vispārējo. Tajā laikā likās kaut kādi pilnīgi murgi. Bet pa lielam, ja tu esi pilnīgi visu uzlicis, gudro māju, visu, ko tu vien vari, visu apkurus, elektrības, pilnīgi visu. Nu, ja viņš ir internetā, viņam pēc idejas var uzlauzt. Nu kā, klausies, davai nesalstam. Jā, vispār ir augsts. Izdarījuši esam visu. Gādīsim, gaidīsim tevi Rīgā. Gaidīsim ciemos pie mums. Jā. Un... To be continue. Paldies, pieraušu ar TikToku un klāt. Слушай, еще вопрос. Ставим на то же место, на то же самое место, где сейчас стоит окно. Liekam tieši tajā pašā vietā, kur loks stāv. С улицы. На том же No, месте. tur, kur loks tagad stāv, tur pat arī liekam tajā pat vietā. Ja? Jā. Kāda ir varianti? Nē, nu, dziļāk, tālāk. Может, идея была... Nu, teiksim, re, kur viņš tev stāv. станцию Liekam, tur, kur Под tas лицо loks поставить. stāv, tur arī viņu liekam. Jā, jo tad Tad maliņas tev jākārt. тогда фасад красиво будет. Да. Ты же мерил так, что сразу было. Ok, klausies, es tagad nākamais plāns uz Rīgu, mēs braucam pie tevis. Jā. Tad, kad mēs esam Rīgā, tu ideja, cik ilgā laikā tu viņus ir uztaisīt? Ļoti ātri. Ātri? Jā. 2 nedēļas. Un 2 nedēļu laikā piķu vajag? Piķi jau tu man iedēji. Jo es esmu te, zin kā. Tas ir... Nē, viss, nu, būs kārtībā viss. 2 nedēļu laikā mēs uzcepam. Через 2 недели ты можем поставить, ja? Да. 3. 2-3 nedēļas un būs iekšā, es domāju. Un jau iekšā? Jā. Уже здесь будем. Nē, nu mēs aizbrauksim Вместе с tagad. соловьями. Ar ko? Вместе с соловьями. Vat šito es pat nesaprotu. Bet, principā, jā, nu kā mēs aizbrauksim tagad atpakaļ, visu saliksim, nu kad tad brauks uz Rīgu? Rīt? Nē, rīt mums jābrauc pa ledu ar mašīnu. Ok, tas svēta lieta. Nē, bet tagad tu... Pagarīt ir vispār sestdien. Jā, Es uz pirti braucu, ok. Nu re. Tad nav variants tā, pagad. Nu, uz nākošo nedēļu, ja es pirmdien, otrdien satāmēšu, visu vēlreiz pāriešu par izmēriem cauri. Jā. Iedošu tev vēlreiz ciparu, nu tad nekas nemainīsies, pat jāpaliek bišķi dārgāk būtu. Jā. Bet, ja viss ok, sūta augšā, pirmdien, otrdien sūta augšā, sanāk, kurš datums sanāk? 23. ir svētdien. To uzliksim sev cimtā. Nu, vai mēs iekļausimies vai nē, skaties, ja mēs sūtam, pirmdien, otrdien sūtam, sanāk 11. es sagaidu tevus, nu 13. Davai, bišķi sev pielikšu pusiņu klāt. 13. pie manis ir, jā. Un 14. 15. viņi ir iekšā. Jā, meistariem ir brīvs. Nē. Pagaid bišķi. 13. 13. mēs varam ielikt viņus kaut kur te. Šidajā nedēļā, 17. līdz 21. šidajā. Okay. Nu sanāk 3 nedēļas. Соловьями вместе. С птицами вместе. Ar putniņiem. Es nezinu, kāpēc, ar strazdiem. Kas ir salavjām? Уже будет солнышко, тепло. Jā, silti. Saules. Tā ir saulīta, silti būs. Zini, Kas ir salavjami? Птицы прилетают с юга. Šitie dzērves vai Вы kas вместе с tas? птицами. Nu, ka gaipas atgriež. Gaiputņiem. Kopā ar gaiputņiem logi būs. To savratām. Zini, kā tu ulver to valodu? Manā Ome 16 gadu vecumā atlaid no Krievijas uz šeit. Jā. Un viņi dzīvo kalnē, visi kalnieki viņai teica, nu, tur... Nē, pagad. Saņemiši. Šī mēs visu šagrēzīsim. Nu jā, nāc uz tejienu. Viņa dabūja, nu, pasi nokārt ar pilsoni, viņi te ieprecējās. Un viņi tāpēc mājās pārējie visi runāja latviski, bet viņi atvaras kaut kādu radu runāja krieviski. Un es visu bērnību tās Omas tur tusējos un es esmu iemācījies precīzi neko. Es katru 508. vārdu varbūt saprotu, bišķī. Nu, kaut kā tur, es nezinu, kā ir loks, es zinu, ka okna, jā, un vieni durvis. Un okna es atceros, jo Oma kādreiz skatījās, bija tas, pa TV5 gāja
Okna saruna šovs. Kaut kāds šovs. Jā, tāpēc es zinu, kas ir okna, bet pār jau viss. Oma noteikti skatās, viņi tagad gribam piekaut, kas neesmu iemācījies. Smieklīgākais ir tas, ka tu pa valodu sāki. Es jau arī zinu, kā iemācījos krieviski saprast un runāt Anglijā. Tā bija pirmā valoda. Es aizbraucu uz Angliju strādāt. Zināju tikai latviski. Angliski varbūt bišķi. Sāku fabrikā strādāt. Pirmais bija krieviski un tikai tad angliski. Jo visi poļi lietuvieši, visi runāja krieviski. Nu jā, pareizi. Nebija varianti. Sita pa pakaus. Atrāja, pistrēji! Mēs bijām Zakopanē arī daudzās vietās tiebrauc kaut kādā mazā viestiņā, kaut kādā kafenē vai veiklā. Tu viņam tāds, you speak English? Niet. Bācis tāds aizsakal krieviski. Bet es beigās tikai vienkārši viņam rādīju. I need etovo un skoļka visās valodās gāju. Labs. Galvenais ir sapnis, Vienalga ķīgas. Kas tā pa bulciņu? Pusdienas. Uz Kuldīgu jūs nebraucat? Ja tu kādreiz uz Kuldīgu atrod, ir tāda nevis mārme, bet mārlāda. Jā, mārlāda. Un nenormāli garšīgas bulciņas un visu, ko viņi tur taisa. Tur ir kanēļu maisīts. Perfekts, mīkstas ar kanēlu un virsū ir kaut kāds. Neatmaksāta reklāma. Jā, un virsū. Es visu laiku ceru, ka viņi man kādreiz iedos tās bulciņas pa velti, viņš šito skatās. Bet iekšā tas augšā tāds foršs pildījums. Jā, veicīgi. Turpat, es nezinu, es domāju, ja kāds narkomāns uz tām bulkām reāli var uzsēsties. Jā. Nu ko, nu labs ir, davai, tad jau tiekās Rīgā. Jūs esat samērījuši, mēs tiekamies Rīgā, esam pie tevis, tu man parādi, ko es vispār esmu izvēlējies, ne, ko tu man esi izvēlējies. Jā, es tev nerādīšu. Rādīšu cilvēkiem, jo tev jau nav variantu. Nu, kas ir, kā tu teiks, tā būs. Un tā, nu ok, veicīgi. Davai, pagaidām. Ceļa, jo. Un mēs jau pret mājas siltās tējas un esam pārsaluši. Jā, davai.